Sveicināti! Es, Zakis 2011. gada simbols, uzzināju, ka tieši mūsu radinieki truši pirms 80 gadiem itāļu matemātiķim Leonardo Fibonacci palīdzēja rast atbildi uz jautājumu. Cik trušu mazumi būs pēc gada, ja katru gadu pāri piedzimst 2 mazumi? Tā radās Fibonacci skaitļu virkne, kurā iepriekšējo 2 skaitļu summa nākamais skaitlis. Piemēram, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13. Tā rodas šī virkne. Šo skaitļu virkni var atrast visneparastākajās vietās. Dabā. Ziedlapiņu skaits ziedā. Ne tikai ziedā Fibonacci skaitļi ir čiekurā, ziedkāpostā un brokolī. Šo Fibonacci skaitļu virkni ir sastopama arī mūzikā. Piemēram, 1 oktāva uz klavierēm atbilst 13 taustiņiem, 8 baltiem un 5 melniem. Viņi grupējas grupā 2 un 3.